Cūciņi kā mājas mīlulis, ko tādu pirms gadiem 20 nevarēja pat iedomāties, bet nu pundurcūciņas ir kļuvušas par visai populāriem mājdzīvniekiem arī Latvijā. Priekuļu pagasta Dukuru ciema Alkšņu saimniecībā līdzās daudziem citiem mājas mīluļiem tiek turēts arī 3 pundurcūkas. Mums ir tētis, vācu Napoleons šķirnes pundursivēns, tad ir Vietnamas pundursivēna māte, tā teiksim, pundurmamma, un viņai ir bērniņš ņuka mazais, kuram ir 6 mēneši un gaida jaunas mājas. Cūkas ir tāpat kā suns, viņas ir pat gudrākas, saka, viņai ļoti laba oža, labāka nekā sunim. Un viņa tāpat arī pieķerās ļoti cilvēkam, viņa ir kārtīga, viņa kārtojās vienā vietiņā, tad, ja viņa būs mājās, tad viņa vienā vietiņā, tāpat, ja viņa dzīvo kūtī kaut kur, viņa iet kārtojās vienā vietiņā, viņa neiet tā. Pundurcūkas dzīvo ilgi 10 līdz 15 gadiem, Ja ir pareizi cilvēks tur viņas, tad viņi dzīvo ilgi. Cūkai metienā ir parasti kādi 4 līdz 6 mums ir bijuši. Cūka staigā grūsna 3 mēneši, 3 nedēļas un 3 dienas. Un tad gaidām, kas tur būs. Viņi no sākuma zīž pupu, viņi diezgan ātri apveļās. Un tad, kad jau ir mēnesis, tad mēs varam laist viņus ārā ar mammīti pastaigāties pat tās brīvā vaļā. Tā viņi uzrok mums kādu te pleķīti, uzvar pie staļa kaut ko. Bet tā viss kārtībā. Tā mums jau kopumā ir 3 metieni bijuši, 12 sivēni kopā, Visi ir iztirgoti, viens tikai vēl ir palicis. Tas gaida jaunas mājas. Arī Kamerūnas kaziņai ir bijuši bērniņi, arī visi tiek pārdoti, visi cilvēki tā kā pērk. Kad atbrauc turisti, viņiem visiem ir ļoti interesanti. Viņi izstaigā visu saimniecību, tāpat arī uz zirdziņiem paskatās, Viss ir skaisti, visi dzīvnieki mums tiek laisti brīvībā, visi staigā, varbūt kādam nepatīk, kādā pekā jāiekāp, bet dzīvnieki tiek mīlēti un audzēti. Tā kā visiem, ēd viņi pārsvarā tāda vasarā ir uz zāli, un papildus parasti neko tādu nedodam, lai viņi tā īpaši neapveļās. Tad ir dārzenīši ziemā. Iedodam vēl kādu kartupelīti klāt, vārītu, nedaudz kombikoru. Tas ir 2 reizes no rīta vakarā, un tad vēl kādu burkānu zaļu, ko pagraust. Cūciņi nedrīkst daudz barot, jo viņi ļoti ātri apveļās. Puisis tiek turēts citreiz vasarā aiz žoga, tā pie meitenēm nelaižam, bet viņš arī mēdz izrakties. Un tad mums ir jāgaida atkal mazulīši, negaidīti, un tā mums visādi gadās.